Mēs atrodamies Bauskas novada Codes pagasta Vaidalotes saimniecībā, kurā izmanto saules enerģiju, tāpat kā daudzās citās mājsaimniecībās. Un lūdzām par to, kāds ir šis iegūms no saules paneļu izmantošanas mājas saimnieku Arnoldu Jātnieku. Jā, labdien! Par saules paneļiem, kas ir uzstādīti zemnieku saimniecībā Vaidalotes, jau būs vairāk kā 2 gadi. Mums ir iespējamā jauda, kāda bija pieļaujama, tie 11,5 kW. Un mēs esam izvēlējušies elektrosolāro risinājumu. Līdz ar to arī, ka viņš ir uzlikts augšā uz angāra jumta, ko jūs neredziet. Šobrīd tad, kad ir saulaina diena, tad ražo apmēram 6,7–6,8 kW elektroenerģijas. Un faktiski mūsu patēriņš, kas ir saistīts tieši vasaras periodos, ir ap 1700 kWh mēnesī. Tas nozīmē to, ka faktiski saražotais saules apjoms šobrīd ir aptuveni kaut kur līdzīgs. Jo sākot jau ar, varētu teikt, maija beigas, jūnijas sākums, jūlijas, augusts, es domāju, būs mēneši, kad visvairāk enerģiju mēs patērējām tieši, mana saimniece žavējot tējas, garšvielas, varētu teikt, cepot maizi, pieņemot turistu, cepot pirādziņas. Faktiski tas ir tie mēneši, kad turismi atbrauc uz mūsu mājām, un tad faktiski tiek arī nodzērt šīs te pamatā izmaksas. Vēl viena lieta, kur ir ļoti ērti, kas ir salīdzinoši ir ar elektromašīnu, ar kuru braukt ar lādēt viņu, tad, kad ir ārā saulīte, tad faktiski jums ir enerģijas patēriņš ir 0. Acīm redzot, tad, ka vēlāk vakarā, kad ir šī iespēja, kad aiziet šī neto uzskaita, kad aiziet tīklā un pēc tam tu vari paņemt par lētāku atpakaļ, tas ir, man liekas, viens no tādiem labiem risinājumiem. Bet pamatā tas ir, kad ladējamies mašīnu, tad, kad ir ārā saulīte. Līdz ar to tas ir, varētu teikt, es braucu ar 0 elektrību, cenu šobrīd par elektrību. Naudas ziņā tas ir vidējais, es teiktu tā, man 100 km maksā apmēram 2,50 €. Ar visu to, ja es braucu ar elektromašīnu ladējot mājās un ladējot citur. Vidēji, ja.